Rise and shine. Jā, ziniet, tās dienas, kad ir kaut kāds spiediens un tāds ritīgi uz miesu, tad īstenībā vislabākais laiks, kad tā kā nepazaudēties tajā, bet vērot sevi, vērot savas domas, vērot savas reakcijas un tā kā notestēt savu sirdi, notestēt savu dvēseli, kas tajā darās. Jā, jo tad, kad ir spiediens, kad tas, kas arī ir iekšā, tas arī nāk ārā. Un tā kā man ir tagad tāds brīdis, jo man abās pusēs savu gudrības zobi un sajūtas ir tādas, kādas tās ir. Un jā, es sapratu, šis ir īstais brīdis, jā, kad sevi notestēt, kā vērot, kas manī ir, kas ir manā sirdī, kā es paļaujos uz Dievu, kā es reaģēju uz cilvēkiem, uz spiedieniem, uz sarunām. Jā, kas tad ir? Lūk, tā kā, jā. Un šodien ir, man šķiet, 60. psalms. Es pateikšos, jā, Tēvs, paldies par šo dienu. Jā, paldies par šo dienu, paldies, ka tā ir skaista, ka tā ir laba, paldies, ka tu esi uzticams, paldies par taviem darbiem. Jā, paldies par pārbaudījumiem, paldies, ka tu mūs audzē. Jā, un ka varam augt kopā ar tevi, un ka tieši šajos grūtajos brīžos ir vislabākā augšana. Jā, es lūdzu, ka tu vadi mūs tavā vārdā. Un jā, lai šīs vārda sēklas krīt auglīgā zemē, savienojas ar ticību un paveic pie mums to, ko tās paredzējušas. Āmen. Dziedātāja vadoniņ pēc meldijas, lilija ir liecība, Dāvidas sirds dziesma mācībai. Kad viņš karoja ar Mezopotāmijas aramiešiem un ar Cobas aramiešiem, un kad Jāobs atgriezās un sakāva 12,000 ēdomiešu vīru Sāls ielajā. Dievs, tu esi mūs atmetis, mūs izklīdinājis, tu esi dusmojies, iepriecini mūs atkal. Tu esi tricinājis zemi, esi licis tai saplaisāt, saliedēs šīs plaisas, jo tā līgojas. Interesanti. Vēlreiz, tu esi tricinājis zemi, esi licis tai saplaisāt, saliedēs šīs plaisas, jo tā līgojas. Tu savai tautai esi licis pieredzēt daudz grūtību, esi mūs dzirdinājis ar skurbuma vīnu. Tiem, kas tevi bīstas, tu esi devis karogu, lai viņi zem tā pulcētos un izbēgtu no ienaidnieka stopa. Lai tavi mīļie taptu izglābti, palīdzi ar savu labo roku un uzklausi mūs. Dievs ir sacījis savā svētumā. Es gavilēšu, sadalīšu Sihemu un pārmērīšu Sukotas ielai. Man pieder Gileāda un mans ir Manase. Un Efraims ir manas galvas bruņas, un Jūda mans valdnieka zīzlis. Moābs ir mans mazgājamais trauks. Pār Ēdomu es sviedīšu savu kurpi. Pāri filistiešu zemē es likšu atskanēt uzvaras saucienam. Kas mani vedīs uz stipro pilsētu, kas mani pavadīs līdz Ēdomam? Vai tu, Dievs, neesi mūs atmetis un tāpēc neesi izgājis karā kopā ar mūsu karapulkiem? Sniedz mums palīdzību pret ienaidniekiem, jo cilvēku palīdzība nav nekas. Ar Dievu mēs darīsim varoņdarbus, viņš samīs pīšļos mūsu ienaidniekus. Sniedz mums palīdzību pret ienaidniekiem, jo cilvēku palīdzība nav nekas. Ar Dievu mēs darīsim varoņdarbus, viņš samīs pīšļos mūsu ienaidniekus. Tiem, kas tevi bīstas, tu esi devis karogu, lai viņi zem tā pulcētos un izbēgtu no ienaidnieka stopa.
Lai tavi mīļie taptu izglābti, palīdzi ar savu labo roku un uzklausi mūs. Jā, Tēvs, paldies, ka mēs varam bīties tevi, ka mēs varam pulcēties zem tava karoga, ka tie, kas bīstās, tie var pulcēties zem tava karoga. Tēvs, paldies, ka svētais gars tu dod mums izmanīt, Tēvs, ar šo bijību un arī atrasties zem šī karoga, atpazīt šo karogu, pulcēties zem šī karoga, ka mēs varam būt pasargāti. Jā, sarabas, sakirabadakī. Jā, Tēvs, lūdzam, ka arī mūsu tauta var stāvēt zem šī karoga, Tēvs, ka mēs varam būt pasargāti no stopiem, ka viss tavs vārds, Tēvs, ir par to, ka ja tauta tevi bīstās, ja tauta tevi atzīst, ja tauta nāk tavā priekšā, saka, mēs negribam iet bez tevis, tad tu pasargā tās robežas, Tēvs, lūdzos, ka tu izlaiž šo dievbijības kāru pār mūsu tautas, lūdzos, ka tu dod tādu neparastu saprātu, ka tu dod neparastu saprātu mūsu tautai, tādu neparastu saprātu, Tēvs, ka mēs redzam cauri visādiem muļķībām, visādiem meliem, pievilšanām, nepareizām lietām, Tēvs. Jā, sarabasaki. Jā, kur nākas tādas influences, Tēvs, jā, kad atpazīt, Tēvs, visu šo viltīgo informāciju, šo pievilšanu, Tēvs, jā, kas nāk, Tēvs, jā, pa visiem kanāliem, internetā, kur var atrast visu iespējamo un neiespējamo, Tēvs, lūdzos, ka tu dod mūsu tautai tādu skaidru saprātu garu, Tēvs, lūdzu, pacel līderus, Tēvs, pacel, kuri var runāt patiesību saprotamā veidā, Tēvs, un ka tā aizsniegs daudzus, pacel tos, kuri tevi bīstas, Tēvs, lūdzu, ka mēs varam iekarsties ticībā uz tevi, katrs viens, jā, ka mēs varam spērt kādu ekstra soli, Tēvs, ka mēs nepaliekam kādā vidēji, kaut kādā iemidzinošā stāvoklī, Tēvs, bet mēs varam iekarsties par tevi katru dienu. Jā, Tēvs, lūdzos arī, ka nevienas sāpes, neviena pārbaudījuma, neviena miesas pārbaudījuma neaiziet vējā, bet ka tā ir tāda iemaksa tavā valstībā, Tēvs. Lūdzu, māc mums iet cauri šīm grūtībām, kaut kādām sāpēm, Tēvs. Tā ir kā sēkla, nevis laiks, kurā mēs apgrēkojamies, nevis laiks, kurā mēs atkrītam, nevis laiks, kurā mēs nesavaldamies, bet tas ir laiks, kurā mēs ejam cieši kopā ar tevi un cauri, Tēvs, jā. Paldies par tavu žēlastību, jā, paldies par tavu mīlestību, paldies, ka tu esi tas, kurš definē mīlestību, jā, jo tu esi mīlestība, jā, mīlestība ir vispirms tā ir lēnprātīga, pacietīga. Tā panes visu, tā tic visu, tā apklāja visu. Jā. Jā, lai katram vienam ir jauka šī diena, lai ir svētā gara vadība un gudrība, un ka mēs gudras sirdis dabūjam, krājam kopā ar Jēzu un neizniekojam šīs dzīves dienas bez viņu, un arī, ka mēs sakam, mēs negribam bez tevis, Tēvs, un nāc ar mums visās mūsu gaitās, jā. Jēzus vārdā, amen.